Ja redzi šo, šis nav nejauši. Dievs ved uz jaunām vietām, kalpošanu, jaunām attiecībām. Šis ir apstiprinājums tam, ko Dievs dara tavā dzīvē. Tu neesi traka tam, ko Dievs aicina tevi darīt. Tu neesi traka aizejot, neesi traka paklausot Dievam. Ticībā mēs dzīvojam un saprotam. Katrs lāsta vārds ir salauzts, kas tika izrunāts pār tevi. Tu neesi vainīga, tu esi svēta Jēzus asiņu dēļ, kas runā labākus vārdus par tevi. Tu esi iegājusi jaunajā sezonā, sākums jau ir sācies. Saulēkts lec augšā. Tu oficiāli ieeji jaunajā sezonā. Oktobris ir tavas pārcelšanās sākums. Sākas tava pārcelšanās. Šī pārvietošanās nav tikai fiziska, bet daudziem tā ir fiziska. Tu varbūt pārvietojies fiziski, esi jaunā vietā fiziski, bet tev jāredz arī garīgi. Garīgi tas ir legāli. Garā tu esi pārvietota, pārpozicionēta, sēdināta jaunā sēdvietā, pulcējies pie jauniem galdiem, ar ko kopā pulcējies iepriekšējos gadus vai mēnešus, tu ar tiem vairs nepulcēsies. Tava gaisma ir uzlēkusi un Dievs atvērs portālu par tavu dzīvi, lai cilvēki ienāktu. Dievs tev dos pareizos cilvēkus, izpratni par tevi, un tev dod saprašanu, kas ir īstie cilvēki, kurš ir pareizais cilvēks. Draugu grupa, draudze, tu redzēsi atbalstu. Cilvēkam nav labi būt vienam. Es salaužu melu spēku pār tevi. Ļaunie gari, kas tev saka, ka būsi viena visu mūžu, salaužu šos melus Jēzus Kristus vārdā. Tu šajā sezonā redzēsi mīlestību, radīsi atmiņas, kas ilgs visu tavu mūžu. Tu atkal smaidīsi ar mīlestību, tu jutīsi sirdi piepildāmies ar mīlestību. Jēzus celsies tevī. Dievs kā rīta zvaigzne tevī celsies tavā sirdī. Pārvietoties no vienas vietas uz citu vietu vai izraisīt situācijas maiņu. Tava situācija mainās. Tava situācija ir mainījusies. Tas norāda uz juridikcijas maiņu, tiesības pieņemt lēmumus. Tu esi gars, garā tu eksistē debesīs, un tevi vajag sēdināt. Dievs saka, ka mēs tiekam sēdināti pie jauniem galdiem. Galu galā mēs esam sēdināti pie Tēva labās rokas Jēzu Kristu. Mēs ceļamies ar viņu. Tevi Dievs sāk pārvietot ārā no tumsas uz valstības gaismu. Tu biji saistīta tumsā, un Dievs pārvieto uz gaismu, uz komfortu. Amos 6.1. Bēdas jums lepnajiem Ciānā, tāpat arī tiem, kas paļaujas uz Samarijas kalnu, visiem jums, pašas pirmās tautas dišķiltīgajiem, visu tautu starpā, pie kurām tevi pieskaita arī Izraēla nams. Tie, kas jūtas ērti, tev bija apkārt tie, kas vēlējās visu viegli. Viņi novērtēja komfortu pat vairāk kā Dievu, pat tie, kas sevi sauc par kristiešiem. Bēdas tādam cilvēkam, jo kaut kas nāk, kas satricinās šo cilvēku, pārsteigs negaidīti. Un Dievs tevi atbrīvo no cilvēkiem, kuri vērtē komfortu, jo Dievam ir uzdevums priekš tevis. Dievs ir greizsirdīgs par tevi, tu esi Dievam. Dievs saka, es neļaušu šim cilvēkam vairs no tevis zakt, neļaušu vairs viņam tevi iznīcināt darbu, ko tevi ieliku, baroties no tevis, zakt no tevis Jēzus Kristus vārdā. Nebūs uz priekšu un atpakaļ vairs nekādas šaubas par pārcelšanos. Tu šajā sezonā pārvietosies un nedomāsi, ka izdarīji nepareizo kustību. Dievs ne tikai uzlabo tavu dzīvi, Dievs to neuzlabo, Dievs dod jaunu dzīvi. Tā nav jauna nodaļa, tajā pašā grāmatā, tā ir jauna grāmata, saka Dievs. Tu dzīvosi citā dimensijā ar Dievu. Dievs tevi mācīs lidot. Nekas neiespējams tiem, kas tic. Jesajas 60. Jauna diena, gaisma, tautas nāks.